Cik ļoti tu tici savam sapnim, to var noteikt pēc tavām emocijām vizualizācijas laikā. Neticība izpaužas šādā veidā: trauksme, šaubas, bailes, ka nepiepildīsies, negatīvas emocijas. Otrais variants – tad, kad tu tici, ka tavs sapnis piepildīsies. Pazīmes: skudriņas un zosāda, spēka pieplūdums, pozitīvas emocijas, iedvesma, enerģijas pieplūdums, saviļņojums. Tā, protams, ir ļoti maza nianse, vai tu tici vai netici savam sapnim, bet ja tu vēlies konkrētāk un vēl detalizētāk uzzināt nianses, kā pareizi vajag vizualizēt, lai tas piepildītos tavā dzīvē, kā pareizi vajag meditēt, lai tas, ko tu vēlies, piepildās ar 100% garantiju. To tad nāc mācīties pie manis uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Tur visus noslēpumi tiks izstāstīti tev, parādīti, kā tas notiek un kā pareizi to darīt. Tāpēc pārēj uz manu mājaslapu, links ir norādīts profila apakšā. Klikšķini uz mājaslapu, izvēlies sev atbilstošo tarifa plānu un tiekamies jau pirmajā nodarbībā. Ar nepacietību gaidu, lai ar tevi padalītos ar visām zināšanām un praktikām, ko es pati savā dzīvē pielietoju, izmantoju un man viņas strādā. Tas nozīmē, ka strādās arī tev. Pievienojies!